Franču rakstnieku un sociologu Andreja Lištenberžē romāns Mazais trots. Romāns ir Franču akadēmijas godalgots darbs, kas guvis spožus panākums, un rakstnieks ir saturējis turpinājumu Mazā trota māsīs. Romāna rakstnieks stāsta par trotu piedzīvojumiem. Trots ir galvenā romāna varonis. Tas ir zēns ar brūnu zeltainiem matiem, zilām acīm, kurš ģērbj šortos un zilā jakā. Tas ir ļoti pieklīgs, kautrīgs un izpalīdzīgs zēns, bet reizēm arī viņam ir padomā kāds nedarbs. Dēļdarbības attākais notikums bija tas, ka trots atrada zālē gliemeļus, kurš ēda kādu augu. Bet tots to nevarēja pieļaut, un viņš gliemeļus apēda. Grāmatas lasīšana veicina iztēli un fantāziju. Un acīs domāšana. Tāpēc mēs Zādas pamatskolas 6. klasi iesakām visiem lasīt grāmatas, jo tas ir interesants un aizraujoši.